Sveicināti! Man ir liels prieks, ka izvēlējies izmēģināt, kas ir neirografika, un ar tās palīdzību mēģinās ieraudzīt savas stiprās puses, paveikt to, iespējas un rast jaunas idejas nākotnē. Es esmu Iveta Krastiņa, Labklājības skolas dibinātāja, laikam ejot Labklājības skolu pārtopu par Labklājības studiju, ja, un esmu neirografikas speciālists. Kas tad ir neirografika? Neirografika ir salīdzinoši jauna metode, ar kuras palīdzību mēs varam ielūkoties sevi, izprast sevi labāk, izprast situācijas dažādas, savas vēlmes un savus mērķus. Tā teikt, neirografika ir tāds randiņš ar sevi ielūkoties. Tā palīdz ieraudzīt dažādus risinājumus, gan tādus emocionālus sastrēgumus, pārvarēt dažādus šķēršļus un iepazīt sevi vairāk. Varbūt, ka tieši tev ir gadījies, sasniegt kādu mērķi un būt tādā nesaprašanā, kā tas izdevās un tas sanāca, ja tu esi kaut kādā veidā vienkārši sevi, bīdījusi, raisījusi šīs domas, pat neapzināti varbūt, un tev tas ir izdevies. Bet ir arī tādas situācijas, kad nesanāk, tu dari lietas, un nesanāk, kaut kas ir iesprūdis, iestrēdzis, tu dari, un nekā. Tad šeit ir runa par to apzinātību, par to, ka mēs katrs pats varam sevi ielūkoties, mēģināt lietas darīt, virzīties uz saviem mērķiem un apzināti to tādā veidā ar neirografikas palīdzību sasniegt savus mērķus. Varbūt, ka tev dažkārt ir kāds diskomforts un tu pati īsti vai pats nezini, kas tad ar mani notiek, dažādas domas pa galvu jaucas un, pat vispār ir tāds apjukums, varbūt, pazīstamas situācijas, pazīstamas lietas, ko tu sevī varbūt atpazīsti. It kā ir tā sajūta, ka kaut kas ir un kaut kas tomēr nav. Tu brīžiem varbūt pat nezini, ko tu gribi. Tev kāds pajautā, ko tu īsti gribi? Nezinu. Es pat nezinu, ko es gribu. Un tad, lūk, ar neirografikas palīdzību var ielūkoties sevi dziļāk, saprast sevi, ieraudzīt sevi. Neirografika palīdz mazināt prāta un ķermeņa spriedzi, veicina sevis izpratni, sniedz iekšējo harmoniju un prieku. Vairo gan prieku, gan spēku, palīdz sakārtot domas un koncentrēties. Un, kā jau es minēju, tas ir tāds randiņš ar sevi. Pirms mēs turpinām, šajā brīdī tu vari padomāt par to, kas pozitīvs notika tavā dzīvē šodien. Tieši šodien, kas pozitīvs notika? Jā, ir kaut kāda lieta, par kuru tev ir patiesi prieks. Varbūt, ka tas ir kaut kāds mazs nieciņš, bet tas tev sniedza gandarījumu. Varbūt, ka tu pat nevari aizdomāties un iedomāties šobrīd uzreiz, kas tad man tāds sniedza prieku. Bet noteikti katru dienu ir kaut kāda lietiņa, mazāka, lielāka, dažādas un vairākas, kuras tev sniedz gandarījumu un prieku. Kas pozitīvs notika šodien tavā dzīvē? Šajā nodarbībā tu varēsi ieskatīties aizvadītajā gadā vai kādā dzīves periodā, ja tu šo video skatīsies vēlāk, varam definēt to, kā mēs gribam, plānot nākamo gadu gudri, jau tagad vai nākamo dzīves posmu periodu gudri jau šobrīd un nostiprināt savas vēlmes, lai tās piepildītos jau nākotnē, tajā nākotnē, kādu tu sev vēlies. Vai tas ir nākamnedēļ, nākamēnes, nākamgad, nākamajā dzīves posmā. To visu var izdarīt ar neirografikas palīdzību. Un šobrīd ir svarīgs jautājums. Absolūti svarīgs. Vai vari novērtēt savus nopelnus un savus panākumus šajā aizejošajā gadā? Vai tu vari novērtēt savus nopelnus un savus panākumus, savus sasniegumus šajā aizejošajā gadā? Vai aizejošajā periodā, tātad šajā pagātnē, kas ir tādā tuvākajā pagātnē? Neteiksim tur gadu desmitus, ja? Tātad, vai tu vari novērtēt? Es palīdzēšu tev izveidot jaunu vēlmju sākumu,
izcelt tavas stiprās puses un nopelnus, iemācīt redzēt iespējas un atbalstīt tevi to jauno ideju sākumā. Tas viss šajā īsajā nodarbībā, par ko šobrīd ir runa. Kas tev būs nepieciešams? Tev būs nepieciešams pildspalva, A4 lapa, parastā, viena A4 lapa, viena zīmēšanas lapa, A4 izmēra. Tad tev vajadzēs 2 permanentos melnos flomasterus. Viens ir smalkāks, tātad šāds te smalkāks, un viens ir rupjāks. Nedaudz. Šodien gan mēs viņu maz izmantosim, bet vispār viņš tāds ir nepieciešams neirografikā. Vienmēr neirografikā. Kā arī tev vajadzēs krāsainos flomasterus. Es vislabāk iesaku šos, kuri ir plakanie. Tātad, ja, viņi ir platāki, plakani, koši, tātad 3 līdz 4 krāsas, kā tu vēlēsies, un arī kādas krāsas tu vēlēsies. Ja tev gadījumā nav šādi flomasteri, tu, protams, vari ņemt palīgā arī šādus flomasterus, kuri ir ar smalkākiem galiem, bet, vienkārši neirografikā mēs izmantojam platākus, lai ir vieglāk krāsot, un šie ir ļoti labi. Tātad, tas ir tas, kas tev būs nepieciešams. Var izmantot arī krāsainos zīmuļus, krītiņus, absolūti jebkādas krāsas, līdzekļus, bet, tātad 3-4, vairāk gan ne. Tālāk, mēs šodien strādāsim ar tādu tehniku kā neirografikas koks, ar ko var modelēt tādus gaidāmos notikumus, un tas ir, koks vispār ir labklājības spēks. Mēs sāksim ar to pašu pamatu, pievērsīsimies šogad paveiktajam un tam, ko tu gribētu paņemt no šī paveiktā, tā kā aizejošā gada, ko tu gribētu paņemt līdz nākamajam gadam, kā tādu pamatu, garantu, kas tev dos spēku nākotnē, tuvākajā, tātad nākamajā gadā realizēt savas vēlmes. Ko darīt tagad? Šobrīd es runāšu, stāstīšu, ik pa laikam pateikšu, kurā vietā vajadzētu apturēt video, vienkārši, lai tu vari izdarīt lietas tās, kuras tev būs nepieciešams izdarīt, lai mums neiet laiks uz priekšu šeit, jo, ja ir lietas, ko tu vari darīt vienatnē, atbildēt uz jautājumiem pati sev vai pati sev, tad nav nozīmes tam, ka iet ekrāns. Tātad, klausies uzmanīgi un skaties uzmanīgi. Patreiz paņem šo vienkārši parasto plāno lapu un uzzīmē uz šīs lapas vienkārši koku. Vienkāršu koku. Kādu tu, ierasti no bērnības zīmē, kādu tu gribi to uzzīmēt šodien, uzzīmē vienkārši šobrīd koku. Un es apturēšu video, tu zīmē. Atgriežamies pēc 1 minūtes. Vairāk laiku šim nevajadzētu. Un tā, iespējams, tavs koks izskatās šādi. Tuvojas jaunais gads, iespējams, ka tas ir šāds. Iespējams, ka tavs koks izskatās šādi. Viņš var izskatīties jebkā. Šeit ir tikai kā piemēri, un tavs koks ir tieši tavs koks. Tātad, nedaudz par to, ko vispār. Mēs varam internetā atrast arī daudzus skaidrojumus, bet tātad, ko vispār nozīmē koks. Ja mēs skatāmies, tad koka saknes ir pamats, uz kā mēs balstāmies. Tie ir mūsu resursi, ģimene, izglītība, pieredze, tradīcijas. Stumbrs ataino esošo brīdi, spēku, to, kas ir tevī, šis spēks. Tie ir
personības veidošanās, varēšana, vienmēr sakot, tavs spēks. Lapotne ir domāšana, gaidas, augļi, sasniegumi, rezultāti, tas viss ir lapotnē. Ja ir vainags bez zariem, tad ir īpaša plaša domāšana bez struktūras. Ja ir tikai zari, tad tu domā strukturēti. Ir zināšanas, bet nezini, ko ar to darīt. Ja vainagu apvilki zariem apkārt, kā tas ir manā gadījumā, piemēram, iespējams te sevi ierobežo, neļaujies plašumam. Ja zari lien ārā no vainaga, tava domāšana plešas. Šeit, piemēram, tas varētu būt, kaut kur. Bet par to visu, kā jau es minēju, precīzāk var arī palasīt un paskatīties internetā. Ja tev kaut kas trūkst no tā, ko es minēju, nosaucu šajā brīdī, tas viss ir normāli, viss ir kārtībā, tev ir uz ko tiekties, ir kur attīstīties, un tā tu jūties šodien. Vakar bija citādi, un rīt arī būs citādi. Bet koks ir tāds izaugsmes un dzīvības simbols, kas sakņojas zemē un tiecas debesīs. Viņš aug tātad uz augšu, tiecas debesīs. Tas ir tik tālu par koku. Kā arī patrenēsimies vilkt neirografikas līniju. Tagad tev būs nepieciešams paņemt šai pašai lapai, kur ir koks, otra puse. Arī var zīmēt vienalga ar ko. Šobrīd nav svarīgi, var to pašu pildspalvu, bet tātad uz lapas šeit uzzīmē zīmēsim neirografikas līniju. Neirografikas līnija iet tur, kur velk roka. Un mēs nedomājam un neplānojam, uz kurieni mēs vilksim šo līniju, bet tur, kur velk roka. Tātad līnijas sāk vilkties absolūti inerti, it kā liekas, bet tajā brīdī, kad tu saproti, ka jau tā ir inerce un ka tu jau, tā viņi vienkārši aiziet kaut kur, mainam virzienu un velkam līniju citā virzienā. Tātad, es vienkārši paņemu tā, lai var vairāk redzēt līniju, bet tu turi savu flomasteru vai pildspalvu šobrīd, kā tev ir ērtāk. Tātad mēs velkam un līnija iet tik līdz liekas, ka ir inerti, mainam virzienu. Līnijas iet dažādos virzienos arī, viņas krustojās noteikti, un tātad mēs velkam no lejas uz augšu. Varbūt slīpāk, bet tā iet neirografikas līnija. Izmēģinam droši, šī ir lapa, kuram tev nebūs tālāk nekas ar viņu jādara, bet tātad tu redzi, ka šīs līnijas ir līču, loču un šādā veidā. Visa lapa var piezīmēt un trenēties ar šīm līnijām. Tālāk. Mēs ņemsim nākamo lapu. Šeit mēs tā kā patrenējāmies nedaudz, tu to vari darīt cik ilgi, vari apturēt video un tātad patrenēties. Bet nākamais mēs strādāsim jau ar to lapu, kura mums ir šī te biezā zīmēšanas lapa. Apakšā būtu vēlams palikt kaut ko biezāku, jo zīmējot ar marķieriem, viņi mēdz izspiesties cauri, nebūs forši, ja tu sabojāsi savu skaisto galdautu vai galdu. Tagad uz šīs te A4 lapas, zīmēšanas lapas, noliec viņu vertikāli šo lapu un uz lapas uzrakstīsi šobrīd savu tēmu, es pateikšu, bet mēs zīmēsim arī tāpat no lejas uz augšu. Tās tēmas, kā jau es saku, var būt ļoti dažādas ar neirografiku, kuras mēs varam risināt. Piemēram, finanšu iespējas
iespēju paplašināšana, vispār finanses, papildus ienākumi, attīstība jaunā profesijā, attiecības ar kaut ko, ar kādu konkrētu cilvēku, vai ģimene, vai ģimenes veidošana, paplašināšanās, veselība, profesionālā realizācija, klientu bāzes paplašināšana, atpūtas iespējas, projekti dažādi, pašvērtējums, sasniegumi, dzīves vietas maiņa, sava uzņēmuma atvēršana, ārkārtīgi daudz. Šodien mēs zīmēsim par vienu vienīgu jautājumu par paveikto 2023. gadā, vai tu, ja skaties šo video vēlāk, tad par to laika periodu, kas ir bijis tikko tavā pagātnē. Un tagad uz vertikāli novietotas lapas ar pildspalvu uzraksti augšā, es esmu, protams, jau sagatavojusi, lai nav jātērē laiks, uzraksti augšā šeit uz lapas, es rakstīju ar tievo marķieri, lai būtu labāk redzams, tātad, bet tu raksti ar pildspalvu. Jūtos laimīga par paveikto 2023. gadā. Uzrakstīju. Tagad apsēdies stabili savā krēslā, stabili iesēdies, tā ar visu augumu iesēdies. Noliec kājas uz zemes, uz pamatnes un pārlasi vēl vienreiz to, ko tu uzrakstīji, pārlasi, ieelpo to sevī, tā, pilnīgi tā līdz pat pēdām, lai tev aiziet tā sajūta, ka tu ieelpo tieši to, kas ir uzrakstīts, iztēlojies, kā tu jūties laimīga par paveikto 2023. gadā. Tagad noklausies, ko es sacīšu, uzdevumu, un apturēsi video. Es pateikšu, kad ir jāaptur video. Ļoti uzmanīgi klausies. 2 minūšu laikā, tev tagad 2 minūtes ir jādod sev 2 minūtes, uzrakstīsi šeit pat lapas apakšā 20 vārdus. Rakstīsi visus vārdus. Tātad rakstīsi visus vārdus, kas nāk prātā. Tie var atkārtoties, pat nedomā par to, ka tie neiederas, raksti visus. Šeit der visi vārdi, bez ierobežojumu, dažādos locījumos, lietvārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi. Un viņi var atkārtoties, jā. Raksti vai nu stabiņā, vai blakus, vienalga, kā tu gribi, kā tu jūties ērti. 20 vārdi, bet es teikšu, kad sākt. Pārlasi vēl vienreiz pārlasi, kas šeit ir rakstīts. Uzliec tagad vai nu telefonā šo laiku atskaiti, vai skaties uz pulksteni, bet labāk jau būtu uzlikt tātad telefonā, lai nesanāk šmaukšanās. Izlasi vēl vienreiz. Tagad apturi video un 2 minūšu laikā uzraksti 20 vārdus. Tā, vārdi tev ir uzrakstīti. Es arī tieši tāpat pildīju šo uzdevumu. Apskaties, saskaiti. Visus vārdus saskaiti. Ja nav 20 vārdi, pieraksti. Man šeit ir 35, es pildīju tieši tāpat 2 minūšu laikā, rakstīju vārdus. Tas ir treniņš arī dzen. Un, ja kāds vārds trūkst, pieraksti. Pārlasi šos vārdus, kā tu jūties, kāda ir tā sajūta, kādas ir domas. Ja mēs strādātu individuāli, mēs par to parunātu, tev būtu iespēja daudz izteikties, es klausītos, uzdotu jautājumus, un tu man stāstītu. Šajā brīdī, ja mēs strādātu arī individuāli, es ņemtu palīgā asociāciju kārtas. Tu vari šajā brīdī paņemt jebkuru
attēlu, grāmatu, žurnālu, kur ir attēli. Galvenais, lai tur ir bildes iekšā. Atšķirt kādu lapu, vai tu vari arī skatīties, man šeit ir asociācija kārtas, daudz un dažādas. Es paņemšu vienu kārti un paskatīties, tātad, kas ir uz šīs kārtas, vai tavā izvēlētajā, tur, kur tu neskatoties, atšķir grāmatu ar attēliem vai žurnālu ar attēliem. Skatīties nevajag izvēlēties apzināti. Tātad es paņemu vienu šādu te kārti, arī tātad, kas ir neapzināti, un lūk, ir attēls. Tā, apgriezīšu, lai tas ir šādi, jā, tātad ir, kamerā jādara otrādi, tātad debesis un viss, tas jau var grozīt, kā katrs pats grib, ja? Un šajā brīdī atbildi sev uz jautājumu. Kāds bija mans pagājušais gads? Skatoties vai nu uz šo attēlu, vai uz to attēlu, kuru tu izvēlēji, atšķīri savā attēlu grāmatā vienkārši intuitīvi. Tātad, kāds bija mans pagājušais gads? Vari pēc tam vēl apturēt video un papētīt, paskatīties, ja gribi tieši šo attēlu. Tagad mēs ejam tālāk. Es jau apgriezu tikko lapu, to tātad, kur bija aprakstīts, apgriez arī savu lapu otrādi, paliek lapa vertikāli. Un mēs šeit tagad jau ķeramies klāt pie uzdevuma, zīmēsim neirografikas līniju. Bet vairs jau ne tikai līniju, mēs zīmēsim neirografikas koku. Šajā mirklī tātad paskaties uz savu lapu, izdomā, cik tev tas koks būs liels. Apmēram tā, iztēlojies. Iztēlojies, tātad lejā ir saknes, pamats. Tas ir šobrīd ļoti svarīgi, jo mēs runājam par tavu pamatu, par to, kāds ir bijis tavs pagājušais gads. Uz augšu būs nākotne, tas ir jau nākotnes uzdevums, par to mēs šobrīd te daudz nestrādāsim, bet iezīmēt viņu vajag visu. Un tagad novelc koka aprises, kādas tu esi iztēlojusies, ar neirografikas līniju, tātad ar šo te līniju, kura bija tāda līču loču, ja liekas, ka iet inerti, ja pamaini virzienu, bet tātad koka tādas aprises. Es paņemšu un, piemēram, šādi te iezīmēt. Tāds varētu būt viena puse manam kokam un otra. Ja? Mans koks tātad ir apakša, platums ir šāds, augša vainags šāds. Tu apskaties, kāds ir tavs koks. Ja tev nepatīk, ja ir sajūta, ka viņu vajadzētu vai šaurāku vai platāku, šajā brīdī izdzēst, protams, neko nav iespējams, bet mēs viņu varam uzvilkt platāku. Ja gribētu, tad šeit pavilkt platāku uz abām pusēm vai uz vienu pusi, kā tev gribas. Man, piemēram, ir sajūta, ka tas pamats var būt, varēja būt platāks, un arī šeit man ir tāds pašaurs. Un arī vainagu es gribētu platāku. Es viņu arī tieši to arī izdaru. Aizgāju varbūt pat, man pat gribētos, lai šeit ir vēl platāks. Tātad mans koks jau ir platāks. Tev ir tavs koks, tu zīmē tavējo. Tev nav jāzīmē tāds kā man. Un šajā brīdī mēs papildināsim savu koku un sāksim viņu piepildīt ar zariem. Šajā situācijā, par cik es vilku platāku, man jau te zari jau ir izveidojušies. Tev varbūt būs tāda situācija. Tātad, šobrīd mēs piezīmējam viņu pilnu ar neirografikas līnijām, veidojam šo koku, ir zari, no lejas iet saknes, neirografikas līnija iet, galvenais, lai viņi ir uz augšu. Viņi var iet no vienas puses uz otru,
un piezīmējam šādi pilnu. Šajā brīdī tu vari apturēt video un piezīmēt viņu vēl vairāk, tā, lai tu, skatoties uz šo darbu, jūti, ka, jā, tas ir tas, tieši tā es gribu. Ja tev ir sajūta, ka šeit ir pa daudz, jau daudz vai pietiekoši, pareizāk sakot, un šeit vēl vajadzētu augšā, būtu nepieciešams, tad tu paņem un pievelc te no kāda līkumiņa, te izvelc ārā un papildini tieši vēl ar zariem. Atceries, tad, kad roka iet jau inerti, mainam virzienu. Tas ir ļoti svarīgi, lai veidotos šīs neirografikas līnijas, lai veidotos krustojumi. Ko nozīmē neirografikas līnijas krustojumi? Mums smadzenēs ir neironi. Un šādā te veidā mēs darbinam savas smadzenes, arī šiem neironiem liekam krustoties. Tas veicina mūsu atmiņu, domāšanu, radošumu un daudz ko citu, ko dara smadzeņu neironi smadzenēs. Tālāk nākamais uzdevums. Tātad, kā jau es minēju, mēs strādāsim šobrīd tikai uz sakņu daļu, uz pamatu, uz koka pamatu. Jo, kā jau es minēju, koks ir, šīs saknes ir tas, kas ir tava bagāža, tava pieredze, tavas zināšanas, tavi sasniegumi, tas, kas ir tieši pašā pamatā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tavi resursi, izglītība, pieredze, tradīcijas, viss, kas ir svarīgs tev šajā brīdī. Un tālāk, šajā brīdī, tad, kad ir neirografikas līnijas sazīmētas, tad mēs ķeramies klāt nākamajam uzdevumam, kas ir ļoti svarīgi. Jūs redzat, ka veidojas no neirografikas līnijām šie krustpunkti. Un te, kur ir visi krustpunkti, šeit, kur ir tātad krustpunkti, daudz un dažādi, šajā brīdī iespējams tu saķer galvu un domā, ak, Dievs, cik man tagad būs daudz darba, bet tas viss ir ļoti labi, ka tas tā ir izveidojies. Un tas ir tieši tas, kas ir tas vērtīgais, kas mums ir nepieciešams. Un tu šeit visus krustojumus ar šo te melno marķieri tātad tievo, ja? Tu viņus ņem un noapaļo. Tā, lai nepaliek neviens as stūrītis. Šeit pilnīgi neviens. Visus, absolūti visus. Tātad šeit vajag noapaļot. Lai te visur. Ja ir sajūta, ka kaut kur ir īpaši saspringzinājums, ka ir tādas emocijas nevisai patīkamas, pirmkārt elpošana, arī šeit ir svarīgi, jā, ieelpo pamatīgi, izelpo, apsēdies, tā, lai tu esi stabili savā krēslā, kājas pie zemes, un varbūt aiziet uztaisi tēju, jo video taču var apturēt. Uztaisi tēju, šajā brīdī jau var, ja tur sākumā nevajadzēja tā gluži pārtraukt darbu pie vārdu rakstīšanas un pie neirografiku vilkšanas, labi, vari šajā brīdī varbūt to izdarīt. Kaut gan es arī ieteiktu darbiņu padarīt līdz galam, jo varbūt pat ir tā, ka tieši šobrīd visiem visu vajag. Pēkšņi atcerās, ka vajag zeķes jaunas iedot tīras, ja suns kaut kur prasās laukā, ka viņam vajag iziet tagad pēkšņi, vai piezvanīt kāds grib un ar tevi parunāties, tātad iemesli var būt daudz un dažādi. Bet skaties, tā veidojas šī te nopaļošana. Es pacelšu nedaudz palikšu. Ja, tātad visi šie krustpunkti tiek nopaļoti. Un tad veidojas tādas vietas, kur ir tā kā tāds, liekas, tu velc tos aplīšus noapaļo, ja, un tad reku izveidojas pilnīgi jauns kaut kādi aplīši. Tie nav velti vien šādi te aplīši. Šie ir tavi
rezultāti, pagājušā gada rezultāti, tavi panākumi, kas tev bija pagājušajā gadā, un tās ir tās lietas, ja tu sajūti, ka, jā, reku šitas man varētu nozīmēt kaut ko konkrētu, tev pat ir idejas, kas tas tāds ir. Atgriez otru pusi, tev te vēl ir vieta, tu vari pierakstīt šeit, vai paņem blakus vēl vienu lapu un pieraksti savas sajūtas, savas emocijas un ko varētu nozīmēt šis konkrētais aplītis. Vai varbūt tu ietrāpi otrā pusē tieši pretī tam aplītim, uzraksti tur, piemēram, es nezinu, ko tu esi sasniegusi pagājušajā gadā, kaut ko īpašu, paaugstinājums amatā tev varbūt bija, ja? Varbūt, ka tu kaut ko jaunu iemācījies, jebkas, kas tev vien ienāk prātā. Tajā brīdī, kad tu gribi visā darbā iedziļināties, tu apturi video, klusībā pie sevis, tātad klusējot šo visu izdari, un tad atkal ieslēdz, kad esi gatava turpināt un skatīties un zīmēt tālāk jau nākamos uzdevumus. Šādi te mēs nopaļojam visu pamatu un arī daram arvien uz augšu. Mēs strādājam no lejas uz augšu. Viss notiek balstoties uz to, kas mums ir. Mēs ejam un būvējam nākotni. Nākamo gadu skatāmies uz priekšu. Un tātad šeit ir viss, ko tu vēlies paņemt nākotnē līdzi. Varbūt ir kaut kas, ko tu nevēlies. Tu viņu esi uzzīmējusi. Labi, lai viņš tur paliek. Ja? Bet tā tad ir lietas, kuras tev noteikti noderēs. Mēs taču neattīstamies vienā dienā. Nav tā, ka mēs aizmirsām tā kā zelta zivtiņa pāris sekundes un aizmirsi, ka peldēja akvārijam pa otru pusi. Lūk, tā kā tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad šeit, kā es minēju, tur, kur ir sakāpinātas emocijas, tur vajadzētu īpašu vērību pievērst tam, kā tu tur jūties un apaļot, noapaļot īpaši rūpīgi to visu. Ik pa laikam pavēro sevi, kā tu jūties, kas ir šis mans paveiktais, kas ir mans panākums, pieraksti otrā pusē vai blakus, pieraksti emocijas, sajūtas, kur veidojas sakāpinātas emocijas, atkārtojos, tur pievērs īpašu uzmanību noapaļošanai, stūrīšu noapaļošanai. Jā, un tādā veidā virzies uz augšu. Tagad nākamais uzdevums. Tad, kad tev tas viss ir izdarīts, šeit būtu jābūt, visam, lūk šādam, tā kā ir te tas mazais laukumiņš, ja, te būtu jābūt visam. Tagad tev būs nepieciešams, tad, kad tu to esi izdarījusi, ka tu vairs neatrodi nevienu vietiņu, kur ir kāds stūrītis, bet iespējams, ka tu to atradīsi rīt, un tad to varēsi papildināt un pabeigt. Vēl tas nav tāds, ka izdari šodien un vairs rīt nedrīkst ķerties klāt. To var darīt. Tā kā tu vari to visu nopaļot, visu koku ar domām par nākotni, bet stāstīt par to, es stāstīšu citā nodarbībā par nākotni. Tagad tev vajadzēs tavas krāsas. 3 līdz 4 krāsas. Mēs arī krāsosim no lejas uz augšu. Tātad tu ņem savu vienu krāsu un krāso šādā te veidā kaut kur var pāriet no, es ļoti vispārīgi, ja, no sākot, teiksim, vienā pusē, bet tu aizēji tur uz citu pusi jau, ja, nav jāiet tā taisni. Krāsas mainām, kā sajūti tajā brīdī, kā tu gribi, un tā tad krāso lielākus laukumus, mazākus laukumus. Es šobrīd krāsoju arī tur, kur nav nopaļots, bet šeit būtu jābūt visam nopaļotam, ja, tas video tik daudz laiku netērēja vienkārši, bet tātad šādā veidā rūpīgi, protams, tu to dari ļoti rūpīgi, un iekrāso visu, kur tu gribētu iekrāsot. Krāsas var pārklāties, tas tieši tāpat kā neirografikas līnija var krustoties, un tu šādā veidā tātad, ar vairākām krāsām kaut kur paņem varbūt platāku. Tu tā sajūties šajā brīdī un krāso savu
koku. Varbūt arī tev lapotnē šeit būs tie augļi, izveidosies, ja? Noteikti viņi izveidosies, tad, kad tu apaļosi šeit. Tātad, tad, kad tu esi šo izdarījusi, izkrāsojusi visu savu koku, tātad mēs runāsim citā nodarbībā par tām nākotnes sapņiem un to, ko mēs balstoties uz šo pamatu varam katrs priekš sevis veidot. Vēl kas ir svarīgi, tās lietas, kuras tev ir šajā brīdī svarīgi, kuras tu gribi paņemt nākotnē, paņem biezo flomasteru, un tu viņus vari ievilkt, iezīmēt, tieši šito es gribu. Šo es gribu, tas man ir mega svarīgi, mana pieredze, mana izglītība, lūk, varbūt tie ir tavu bērnu sasniegumi vai mazbērnu. Jebkas tieši to apvelc stiprāk, jo tu viņu gribi paņemt līdzi. Nākotnē nākamajā nodarbībā mēs šeit vēl nostiprinātu vēl ar neirografikas līniju biezāku visu šo darbu, lai tas ir tāds, pamatīgs. Bet tātad, kā jau es minēju, turpinājums par sapņiem, par mērķiem un par visu, ko tu vēlies sasniegt nākošajā gadā, to visu mēs izzīmējam lapotnē jau tālāk šeit. Es šobrīd sniedzu ieskatu, kā tas notiek. Bet, ja tu vēlies, lai es šo procesu vadu, mēs to varam darīt gan individuāli, gan arī varbūt kādā grupu nodarbībā, bet mēs izzīmēsim, lai piepildās tā nākotne, lai tas ir tavs. Seko līdz tālākai informācijai jau, un es tev gribu pateikt tikai to, ka ar neirografikas palīdzību var piepildīt savus sapņus. Ja vēlies, var atbrīvoties no negatīvām emocijām un uzskatiem, kas neļauj dzīvot pilnvērtīgi, var daudz dažādas lietas darīt, un ļoti daudz var sasniegt. Tad lido viendienītes, jā. Ļoti daudz var sasniegt, zīmējot un darbojoties. Iemācīties, cik viegli ir īstenot savus sapņus, par kuriem tu pat nevarēji iedomāties, ka to var izdarīt. Tas ir reāli. Paaugstināt savu pašapziņu, pašcieņu, lai tu varētu sasniegt savus mērķus. Tātad raksti man uz e-pastu, un mēs jau vai nu ar tevi individuāli, visticamāk, es domāju, ka individuāli tas būtu vēl, tā teikt, ar atdevi, lielāku atdevi viss šis process, ja mēs to darītu, tad es uzdotu diezgan daudz jautājumus, informācija visa ir konfidenciāla, un tu atbildētu vai nu skaļi, vai vienkārši pati sev, vai pats sev. Tātad mēs izzīmētu visu vēl arī, kas attiecas uz nākotni, vairāk un pamatīgāk. Tāpēc, vai nu seko līdzi informācijai, kas ir Facebookā, vai vienkārši piezvani man 291 60 397, vai atraksti man e-pastu labklājības skola@gmail.com vai raksti Facebookā Messengerī. Tātad ar neirografiku var piepildīt sapņus, ja vēlies. Ja vēlies, var atbrīvoties no negatīvām emocijām un uzskatiem, kas neļauj dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, uzlabot attiecības ar citiem un veidot harmoniskas attiecības arī ar sevi un ar to pasauli, kas ir ap tevi un tevī. Iemācīties, cik viegli ir īstenot sapņus, par kuriem tu pat iepriekš nedomāji, un pat vispār nevar iedomāties, ka tas ir iespējams. Paaugstināt pašcieņu un pārliecību, par to es jau minēju visu iepriekš, bet tātad vienkārši vēl šobrīd atkārtoju. Raksti man, sazinies ar mani, un mēs dosimies kopīgā ceļojumā, tavā ceļojumā, dosimies tālāk, un tu varēsi uzdot arī man vairākus jautājumus gan arī man. Ja tev šobrīd ir kāds jautājums, tu man vari uzrakstīt, paprasīt par to, kas ir šeit, varbūt par kādām sajūtām padalīties, tu vēlies droši, tu vari man rakstīt, un mēs to visu arī izrunāsim. Jā,
Un tādā veidā izdomāsi, sakārtosi savas sajūtas, skatīsies uz nākotni ar gaišāku skatu. Ja tev jau viņš jau ir pozitīvs un gaišs, lieliski, tātad ko tu ar visu šo vari darīt? Ko tu vari likt lietā no tā tava pamata, kas ir šeit jau tavā kokā iezīmēts un ko vēl tur varētu ielikt? Kā es teicu, visu var papildināt, viss ir procesā. Šo darbu var darīt arī kopā ģimene vai pāris, absolūti jebkurā formātā. Un jā, man arī ģimene, piesauc tikko ģimene. Tā kā to var darīt un izvērsties varbūt šis darbs tāds ļoti, ļoti radošs un vienojošs arī kā pasākums, varbūt arī kā kolēģu pasākums, tā kā droši aicini, vai mēs varam taisīt kopīgu darbu, mēs varam darīt katrs atsevišķi, ir šīs iespējas ārkārtīgi daudz. Jā, svarīgi ir saglabāt vēlmi, galvenais, lai tev ir vēlme kaut ko darīt, kaut ko mainīt uz labu, ar vien tiekties uz labu. Sapņot un sapņus piepildīt. Un šajā brīdī es piedāvāju ielūkoties vēl asociāciju kārtī. Tu savukārt atkal vari paņemt savu bilžu grāmatu vai žurnālu, vai, kas tev tas ir bijis, ko tu paņēmi jau pašā sākumā, un izvēlēties šajā brīdī kādu atkal vienkārši nejaušības principā kādu attēlu. Es paņemšu tātad šīs kārtas, man viņas ir, lūk, vienkārši kāršu kava, nezinu, šo paņemšu, ja, tātad pārējās paņemu malā. Šī ir tā kārts, ko tu sagaidi no nākamā gada? Atver savu attēlu vai skaties uz šo kārti, ko tu sagaidi no nākamā gada? Kāda ir tava pirmā asociācija, kas tur būs? Šeit viņa ir šāda, ir daudz cilvēki, sirsniņa, gaisma. Jā, tādu es kārti izvilku šobrīd šai nodarbībai. Ja tev tas noderēja, ja tev tas patika, raksti man, zvani man, sazinies un sarunāsim nākamo tikšanos, kur mēs jau varēsim vai divatā, vai lielākā kompānijā jau tikties. Vislabāk jau gan tas ir klātienē, bet arī Zoomā mēs to varam tālāk darīt. Un mēs to varam darīt gan pēc tam es organizēju arī vasarā, arī 24. gada vasarā būs nometne, iedvesmas un atpūtas nometne sievietēm, Spārni. Tā būs 4. reize, un arī šajā nometnē mēs izmantojam neirografiku kā veidu, lai sevi iedvesmotu. Zīmējumi ir daudz un dažādi. Neirografikai ir vairāki algoritmi un ir ļoti dažādas tehnikas, kā sevi iedvesmot, noņemt stresu, pieaudzēt spārnus, spārnas tā nozīmē, un kā veidot savu dzīvi, kā būt savas dzīves meistaram. Satikties randiņā ar sevi. Neirografikas nodarbībā kopā ar mani, Ivetu Strastiņu. Labklājības skola, labklājības studija. Katrā ziņā, lai tā būtu tava iedvesma, es esmu šeit. Paldies par nodarbību un tiekamies jau citreiz.